Visiem čau! Mēs atrodamies doto brīdi Lietuvā. Raidījumā parāda savu uzņēmumu. Arī tu. Arti, izstāsti, kur mēs uz doto brīdi reāli atrodamies? Mēs reāli šobrīd atrodamies Kaunijā. Jā. Enerģētiķu gatavē 4. Mūsu jaunajā kafijas grauzdētavā. Kas tev stāv aiz muguras? Šeit stāv aiz muguras mūsu modernākā kafijas grauzdētava Baltijā. Tātad tas ir cehs ražotne. Tas nav tikai cehs, jā. Tas ir cehs, tā ir glabātuve, gatavās produkcijas glabātuve, veikals, administrācija. Te daudz kas ir. Tad šeit notiek tās kafijas grauzdēšana, kura tiek pēc tam atvesta Latvijā un ir iespējams iegādāties viņu kafijas bankā. Jā, precīzi. Tieši tā. Bet ne tikai Latvijā, bet vēl 16 Eiropas valstīs. Par to mēs parunāsim vēlāk. Bet cik kvadrātmetri ir šim lielajam gigantam? Šim lielajam bērnam ir 3200 kvadrātmetri kopējā platība, no kurām ražošanas telpas aizņem 600 kvadrātmetrus. Zaļās kafijas pupiņas glabājās mums 900 kvadrātmetros, 300 kvadrātmetrus sastāda administrācija un kafijas salona telpa, un gatavās produkcijas noliktavas telpa ir 1500 kvadrātmetri. Zini, kā es ar saviem 400 kvadrātmetriem? Tad var nelielīties. Bet tev vēl viss ir priekšā, un mums jau ir vēl viens bērns, kuram ir 1500 kvadrātmetri. Tās ir vēl kaut kāds atsevišķas. Tas ir mūsu vecā, kā mēs viņu saucam, vecā mazā. Un vēl ir pati pirmā grauzdētava, kurā vispār uzsākās mūsu starts, tā ir 700 kvadrātmetru liela. Cik ilgus gadus tu jau esi šajā uzņēmumā, jeb saistīts ar šo lielo gigantu? No 2013. gada, tad, kad mani partneri ieaicināja kļūt par kafijas vēstnesi? Partneri? Latvijā. Partneri Latvijā, jā. Līdz tam mani kolēģi jau nodarbojās, manuprāt, vēl 12 vai 15 gadus. Izkopā kafijas lietas pirms iestartēja tādā lielākā projektā ar lielāku ražošanas jaudu. Senāk līdz tam tev saskarsme ar kafiju bija? Nebija? Jā, ar kafiju man bija saskarsme, tāda tikai distribūcijas ietvaros nopirkt, pārdot, būt kaut kādiem zīmoliem pārstāvjiem Latvijā. Tikai tāda. Kur tev bija drosme? Faktiski es jau ar pārtikas produktiem nodarbojos gadus 25. Līdz ar to man pārtikas produkti nav sveši. Esmu bijis vairākiem pārtikas produktiem, bijis distribūtors, bet šobrīd galvenā lieta mums ir kafija, un es nožēloju, ka es to neesmu darījis vēl ātrāk. Es mīlu kafiju. Zelta frāze. Īstās, kāds mums šodien ir plāns, ko mēs šodien darīsim? Ko mēs šodien darīsim? Aiziesim, pastīsimies mazo veco. Jā. Ražotni. Jā, ražotni. Okay. Un tad lielāko apskatu uztaisīsim mūsu jaunajā lepnumā, kur ir modernākā kafijas grauzdētava Baltijā. Tātad, ko mēs redzēsim? Mēs redzēsim, kā tiek ievesta kafija, kā tā tiek ražota, kā tā tiek safasēta, un tad tu man atbildēsi uz pāriem intriģējošiem jautājumiem, kas, manuprāt, būs tev ārkārtīgi interesanti beidzot uzzināt skatītājiem. Precīzi. Daram tā. Aiziet. Rāda savu gigantu. Ejam. Arti, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies kafijas studijā. Šeit mēs uzņemam savus viesus un stāstam visu par kafijas ceļu, kā mūsu kafija nonākusi līdz šejienei, un tālāk viņi nonāks līdz viņiem, līdz viņu galdiem, noliktavām. Tad brauc klienti, pareizi? Atbrauc klients, pirms tāds kā es. Ja es vēlos saražot savu kafiju, mēs sēžamies pie šī galda. Precīzi. Iztestējam kafijas, šeit arī ir iespēja to izdarīt, ja? Un tālāk jau mēs dodamies lejā uz ražotni un skatāmies visu procesu. Jā, precīzi, jā. Tad ierodās klients ar savām vēlmēm. Labi, ka viņš zina jau savu receptūru, savu kafijas proporciju, savu kafijas maisījumu. Tad šeit tiek degustēts, parādīts un izstāstīts viss par to. Cik daudz klientu jums ir tādi procentuāli? Cik jūs saražojat sev? 60% ir private klienti vai privātā zīmola klienti, un 40% tas ir lokālais tirgus Baltija. Ko jūs ražojat tieši priekš sevis? Priekš sevis mūsu pupa brands, starp citu zaļā pupa, garšīgākā kafija pilsētā. Un sanāk, tik milzīgs process, procents aiziet uz eksportu.
Nu, paldies Dievam, tā ir sanācis. Jā. Nu, mēs esam tādā strateģiski varbūt labā vietā, Baltijā, Lietuvā. Jā. Tad mums ir klienti, kas tieši izvēlās dēļ šīs loģistikas pie mums grauzdēt, lai tālāk savu produktu jau virzītu Skandināvijas virzieni un varbūt atpakaļ drusku uz Ziemeļa Eiropu. Mēs esam lielu darbu ieguldījuši, tāpēc nav bijis viegli. Tāpēc arī esmu kļūst par jūsu klientu. Jā, paldies tev, Elīna. Tu esi viena no prasīgākām mūsu klientiem. Jo tik tiešām man nav iespēja atrast, uztaisīt savu rūpnīcu, un jūs arī bijāt ļoti pretīm nākoši uz to apjomu, kas ir jāpaņem. Jā, ka tas nebija tā tonnāžām. Mēs ar to esam unikāli. Faktiski mēs ar to arī sākām, ka mūsu galvenie pirmie klienti bija nelielie klienti ar kilogramu, 2, 5, 10. Jā. Nu, mēs to savu biznesa kredo nemainām pie šiem lieliem apjomiem un nekļūstam lepni, paliekam uzticīgi saviem arī mazajiem klientiem. Bet čakara koeficients taču ir? Čakara koeficients ir, bet tāpēc ir štats, ir darbinieki, kuri ar to nodarbojās, un mēs ļoti respektējam šos klientus. Aicinām arī tevi uzrunāt kafijas banku, un tu saņemsi savu garšīgāko kafiju. Ok. Kas šeit vēl notiek? Tu teici, apmācības skola, ko jūs šeit mācat? Šeit ierodās baristas vai tie, kas grib pie mums strādāt, jaunie studentiņi, ja, kas grib būt daļa no kafijas bankas vai Lietuvā no kavas bankas. Te mēs mācām par kafiju, par pieniem, kā arī citi klienti, kas grib uzzināt kaut ko vairāk par kafiju, kā tikai, ka tas ir kafijas dzēriens. Ja? Kā viņš ir cēlies, kāda ir vispār kafijas kultūra. Ok, tu mums arī parādīsi, kur mums ir jāiet tālāk, lai mēs redzētu vispār to procesu, ne tikai jau gatavās pupiņas. Tu gribi to redzēt? Es gribu to redzēt. Ar lielāko prieku. Dodamies. Uz ražot. Aiziet. Vecā. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka šī ir jau 7 gadus vecā ražotne, un viņai ir 1500 kvadrātmetri. Jaunā mums ir tikko palaista vai 2 mēnešu 2024. gadā atvērta ar 3200 kvadrātmetri. Ar ko viņa atšķirās no šīs vietas? Nu, šeit vienlaikus strādā vienā maiņā 29 cilvēki. Šeit ir diezgan daudz roku darbs. Tad jaunajā vienlaicīgi vienā maiņā strādā 6 cilvēki. Ļoti daudz robotu, kas dara cilvēku darbu. Kā jūs nolēmāt, ka jums ir vajadzīgs jaunais cefs? Pieprasījums. Mēs nevaram nodrošināt ātrumu tiem pasūtījumiem, ko klienti mums sniedz. Tātad mums vajadzēja ātrumu. Cik ilgi cēlās īstenībā tā vieta? Jauno ražotni? Jā. 1,5 gadu. Wow! Super, tad mēs 15 mēneši, precīzāk būtu teikt 15 mēneši. Šeit nenormāli smaržo. Jā, smaržo šeit labi. Kā tev liekas, varētu izturēt ikdienā strādāšanu te regulāri šajā smaržā? Es domāju, ka jā. Es domāju, mūsu darbinieki jau nejūt to darbu, to smaržu, jo viņi jau ir pieraduši. Viņiem varbūt šokolādes cieriņu kāruma garša smarža būtu vēl labāka par kafiju. Jo man ir tāds, kā šeit smaržo. Tad mēs iesim uz jaunajām, ja? Mēs iesim uz jaunajām. Varbūt tur nebūs tik smaržīgi, tāpēc, ka viss ražošanas process ir uzlabotākā uzlabotāk, jā, viņi nav tik atklāti. Ja mums, piemēram, šeit kafija stāv atklātā veidā, tad tur viņi ir tādi noslēgtā veidā, jā, vairāk pa tvertnēm, pa bunkuriem. Super! Ātrums. Kafijas bankai vajag ātrumu. Aiziet! Dodamies! Smieklīgi izskatāmies. Nu, tā kā vajag, tā arī izskatāmies. Kā citu planētieši. Kā pieprasa darbs, tātad kārtība šeit ir tāda, ģērbtuves. Jā, šeit ir vīriešu ģērbtuves, sieviešu ģērbtuves. Šeit tātad ienāk, atstājām virsdrēbes, ejam tālāk. Pārģērbamies, jā, un atpakaļ vairs neatnākām. Tātad darbinieki, visi, kas strādā, grib atpūsties pusdienas, tas viss notiek iekšējā, lai neiziet ārā un nemainīt drēbes. Ok, tad dodamies iekšā. Jā, lūdzu. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies jaunajā un modernākā kafijas rūpnīcā Baltijā.
Pasaki, kas ir svarīgākie momenti, kas ir jāzina pirms mēs ejam ekskursijā? Galvenokārt jāzina, ka mūsu jaunā kafijas ražotne nodrošina apļveida ražošanu ciklu. Tātad neviens process, neviens darbs nekrustojās. Tātad šeit mēs saņemam gatavu zaļās pupiņas, izkrāmējam. Šeit ir mums izēvielu uzglabāšanās noliktava. Tātad un iesim un turpināsim mūsu ekskursiju pa riņķi. Cik bieži ienāk pupiņas? Nu, katru dienu. Ja mēs grauzdējam vidēji 15 tonnas diennaktī, tad mums nāk iekšā katru dienu vēl no lielās noliktavas, kur glabājās izēvielu. Jo šeit mēs varam tikai uzglabāt zināmu sortimentu, kas ir monošķirnīts un tekošais un tekošo sortimentu diennakts maiņai. Tātad ienāk vesela fūra dienā. Cik aptuveni te ir kilogrami tonnas? 20 tonnas. Ok. Un tālāk viņas tiek šeit uzglabātas un tālāk jau iet uz apgrauzdēšanu, uz cepšanu. Cepšanu, grauzdēšanu. Nu, kafijas grauzdē, jā. Kafijas grauzdē, līdz ar to izmantosim vārdu grauzdēšanu. Tad šeit mums ir uzglabājums. Man tev ir viens jautājums. Jā. Sanāk, dienā tiek ražota viena konkrēta firma, vai viņas tiek jauktas? Nē, dažādas. Nu, kā ir pasūtījums, un tad mēs zinām, kādu proporciju kafiju mums vajag nograuzdēt, ko mēs ražošanas procesā redzēsim tālāk, varam uzglabāt jau sagrauzdēt bunkuros. Un tad pēc vajadzības, ja mēs zinām, ka mums vajag, piemēram, tur Brazīliju piecept klāt, tad mēs cepam klāt Brazīliju. Jūs varat arī vairākas tūras vienlaikus. Jā, šī ir unikāla ražotne ar to, ka mēs varam uzglabāt līdz 6 šķirnēm jau sagrauzdētām, no kuras pēc tam mēs tālāk varam jau veidot maisījumus vai vienā vai vairāku kafijas šķirņu jau pakošanā tālāk. Ok, dodamies tālāk. Kastes, iepakojumi, viņu šeit ir tik ļoti daudz. Jā, nu skaties, te ir mīļākā mūsu kafijas pupa, buņģas. Tad mēs atrodamies sekcijā, kur tiek uzglabāts iepakojums. Re, kur mūsu mīļākā pupa. Šeit ir tāda tipogrāfija. Šobrīd mēs izskatām iespēju, ka mēs gribam būvēt savu tipogrāfiju, lai ekonomētu līdzekļus uz iepirkto tipogrāfiju. Jo mums ir tik liels apjoms, ka mēs šobrīd varam droši vien nodrošināt savai tipogrāfijai darbu. Tad tas ir kastes. Te ir kastes, jā, plēves. Plēves, jā, tad tas ir tas tuvākais plāns, ko mums vajadzētu izpildīt. Es domāju, ka jums ir visas durvis vaļā, jo šeit ir pamatīga tipogrāfija. Šeit ir pamatīga tipogrāfija. Nu, kā jau es teicu, jā, apjoms ir audzis. Jā, apjoms liek par sevi manīt. Cik procentuāli jūs augat ar katru gadu? Nu, mums saistībā ar šo ražošanas atvēršanos, ar šo ražošanu mums ir ļoti liels, neviens solis spērts, bet es teiktu 3 soļi spērti. Mēs šobrīd pat izskatām, ka mums vajadzētu jau šajā ražotnē pievienot pie esošiem bunkuriem vai silusiem, kur tiek glabāts kafijas, pievienot vēl vienu līniju, ko mēs redzēsim vēlāk. Vieta mums atļauj. Tieši tas bija mans nākamais jautājums, vai vieta jums atļauj? Jā, vieta mums atļauj un esam gatavi nodrošināt garšīgāko kafiju pilsētā visu pasauli. Elīna saka, vai es runāju primitīvākiem vārdiem, jo varbūt skatītājs vieglāk saprast, jā. Elīna, es centīšos. Jā. Uzdod man tik vienkārši jautājums, cik vienkārši atbildes tu gribi saņemt. Es gribu redzēt tālāk. Šeit tiek uzglabātas zaļās pupiņas. Yes. Cik daudz šķirznes vispār jūs laižat apritē? Tās ir 5, 10, 50? Tātad mums sortimentā ir 35 monošķirnes, no kurām mēs taisām aptuveni 11 kafijas maisījumus. Kur ir aktuālākā? Brazīlija. Brazīlija un Vietnama. Arabika vai? Jā, arabika un robusta. Procentuāli? Kas vairāk? Arabika vairāk, jā. Okay. Arabika vairāk, dēļ tā iemesla, kad arī maisījumos proporcionāli arabika ir vairāk. Arabikas un robustas maisījumi taisās 60 uz 40, 70 uz 30. Nu, tad 30 robusta vai 40 robusta, atlikušie procenti ir arabika. Līdz ar to procentāli vairāk ir arabika. Viņai arī ir smaržīgāk. Klientiem patīk smaržot. Es drīkstu uzdot tādu foršu jautājumu. Kura kafija jums iet apritē vislabāk? Zaļā pupa. Tu esi garšojis mūsu zaļo pupu? Tas ir jūsu top produkts.
Jā, mēs šobrīd liekam uz viņu akcentu un pupa brands Tas šobrīd. ir bestsellers reāli jums. Nē, nu skaties, bestsellers. Kā tu man teici, ko stum tas iet? Jā, tieši tā, ko stum tas iet. Un jūs gribat, lai iet pupa? Nu, mēs šobrīd liekam akcentu savu B2B brandu, kā pupa, jā, redzam. Sanāk, viņi varētu iet gan eksportā, gan arī jūs paši varētu viņu laist. Nedaudz jau eksportējam, bet lokālie tirgi sāk atpazīt un Artis dara labu darbu Rīgā, Latvijā, ar tavu palīdzību. Reklamējot pupu. Reklamējot pupu, jā. Ok, dodamies skatīties, kā pupa tiek grauzdēta. Ejam. Pupiņas tiek ievestas no noliktavas uz šejieni, kas notiek tālāk? Šeit ir kafijas grauzdēšanas sirds pa lielam. Es jau sen teicu, šķūņu laiks kafijas grauzdēšanā ir beidzies. Šeit ir modernākā kafijas ražotne, un tagad es tev izstāstīšu, kāpēc. Tātad šeit mēs atvedām Bigbagā noliekam zaļo pupiņu, un pa to tvērtni zaļā pupiņa nāk uz pirmo attīrīšanās iekārtu un tiek padota uz bunkuru. Tātad šeit mēs varam redzēt, rekur, piemēram. Redzi, netīrumi kādi nāk no pupiņām. Tātad jūs viņu attīrat un šeit atnāk visi netīrumi? Jā, tā ir pirmā vieta. Mums kopā ir 3 vietas, kur attīrās kafijas pupiņu. Uzmanīgi galvu. Ok. Un sanāk, viss šī milzīgā iekārta dara vienu funkciju, kā attīra? Nu, šī iekārta. Viņa tur tā drebelē. Ok, kas ir šī pa iekārtu? Šīs iekārtas ir filtri. Tad, kad tiek attīrīšana, tur tiek, ir puteklīši. Jā. Un, lai tie puteklīši neiznāktu atmosfērā, šie ir filtri, kas absorbē un neizlaiž tos putekļus gaisā. Tātad tīra vide. Tīra vide. Labi. Un dodamies pie nākamās iekārtas. Nākamā iekārta mums ir bunkuri, kur vienlaicīgi var uzglabāties 6 šķirnes. Tās ir tās monošķirnes, kas nāk no noliktavas, kuras mēs redzējām. Tātad 6 šķirnes tiek sabērtas bunkurā, iziet savu attīrīšanu un nostājās uz glabāšanu. Jā. Super. Cik maksā tāda iekārta? Viena, nezinu, bet kopā visas iekārtas, kas atrodas šeit, maksā ap 2,5 miljonu eiro. Dodamies tālāk. Saprotu, ka galvenais ir neuzspiest nevienu pogu. Ko dara šis aparāts? Jā, šeit nevajag pieskārties, jo tas viss ir touch, moderni, 21. gadsimts. Tātad šeit mēs varam redzēt, kādos grādos un cik ilgi tiek cepta kafija vai grauzdēta kafija. Tātad tiek pēc receptūras iestatīta... Piemēram, mana kafija, jā, viņa tur tiek ievadīta, cik ilgi grauzdēja? Cik ilgi graudēsies, jā, precīzi. Tātad vienā bunkurā mums šobrīd var izcepties 120 kg. Cik ilgā laikā tas viss notiek? Veselu dienu? Nē, viens bunkurs. Jā. 9 līdz 12 minūtes, skatoties kāda... Un viss? Un viss, jā. Nē, tas nav viss, tas ir tikai sākums. Grauzdēšana pati. Ok. No 9 līdz 12 minūtes tas ir jāsaprot, kādu grauzdējumu mums vajag panākt. Par cik tu esi ļoti prasīgs klients, atceries, kā mums gāja. Tev ir īpaša receptūra, grauzdējās īpašos grādos. Labi. Un kur aizved šī draudzene? Šī draudzene, tas ir mūsu lepnums. Šāds filtrs Baltijā nav noteikti nevienai kafijas ražotnei. Jā. Tātad šī iekārta saucās, kā automašīnai pieņemsim katalizators. Tātad mēs atmosfērā neizmetam nevienu nepatīkamu, neprecīzu smaku. Jā. Tātad ļoti dārga iekārta. Dārgiem metāliem, kas visu šo absorbē un spēj nodrošināt eko kvalitāti. Es arī jūtu, ka šeit nav tik tā indīga tā smarža, ka viņa ir tāda pieklusināta un ir patīkami strādāt. Jā, tieši tā. Kā jau es teicu, visas iekārtas ir jauno tehnoloģiju iekārtas šajā ražotnē. Tātad gribu pievērst uzmanību, ka mums visi bunkuri, kur šobrīd tiek izmantoti, ir paredzēti 2 šādām krāsnīm. Un šajā vietā ir plānots uzlikt vēl vienu ražošanas līniju vai vēl vienu ražošanas grauzdēšanas krāsni, kuru mēs atkal varēsim nodrošināt lielāku ražošanas jaudu, kura jau pamazām sāk pietrūkt. Man ir jautājums. Sanāk 10-12 minūtes grauzdējās viena šķirne,
un viņu automātiski nomaina cita šķirne, cik kilogrami visnībā var grauzdēties vienā brīdī? Kāda ir tā doza? 120 kg. 120 kg, 9 minūtes gatavs. Viss padodās ārā, aiziet uz bunkuru. Piemēram, ja kompjuterā mums ir iestatīts, ka mums vajag nograuzdēt tonu vai tur, nezinu, 5 tonnas, nu tātad tas kompjuters pats skaita, cik reizes viņam vajadzēs piepildīt bunkuru, nu krāsnes bunkuru, uzcept un pabeigt. Tas ir gandrīz tā kā mājās robots, kas tīra mums māju. Viņam nostiet podziņu un viņš dara. Super, tāpēc arī jūs varat arī mazas dozes sagrauzdēt un aizsūtīt. Jā. Labi, un dodamies pie nākamā. Lūdzu. Un tā kafija, kā viņa pēc tam nonāk, jūs ar spaiņiem viņu krāmēt ārā? Nu, droši vien 18., 19. un vēl 20. gadsimtā tā darīja, bet 21. gadsimtā viss notiek automatizēti. Ja tu pievērsīs uzmanību, tad šeit ir truba, gravitācijas princips ar gaisu, pupiņa ir viegla, viņu paceļ augšā un padod uz jau glabāšanas bunkuru. Pirms pupiņa aiziet uz glabāšanas bunkuriem, šeit ir viens filtrs, akmeņi un metāli. Un tad, kad ceļās, piemēram, augšā pupiņa, akmens ir smagāk par pupiņu, tas aiziet vēl uz vēl vienu attīrīšanās filtru. Tur var apskatīties liekais, tas, kas paliek no kafijas pupiņām vēl ekstra klāt. Jā. Un kas ir šī pat iekārtu? Attīrīšanās vēl viena iekārta, kas to putekli visu savāc un rekur izspļauj ārā. Cik daudz attīrīšanas iekārtas jums ir? Kopā 3. Nevienam Baltijā tādu 3 iekārtu attīrīšana nav. Uzraudzības nav, jā. Okay. Šeit ir vadības pults, tātad šeit sēž mūsu labākie darbinieki, seko līdz visam tehnoloģiskam procesam, visiem bunkuriem, cepšanas receptūrai, grādiem. Cik cilvēkiem šeit ir jāstrādā? Šeit ir vienam jābūt. Tātad Maiņas vecākais šobrīd nodarbojās ar grauzdējumu pakāpes noteikšanu, lai viss atbilst receptūrai. Senāk, tev ir mana receptūra, viņu sagrauzdē, viņa pārbauda vai atbilst. Jā, tieši tā. Un ja atbilst, tad mēs pierakstam žurnālā. Un, ja gadījumā ir pretenzijas no klienta, tad mēs pēc ieraksta žurnālā spējam identificēt, kas atbilda vai neatbilda un kur tad ir tā problēma, ja ir tā problēma. Tātad kafija tiek sagrauzdēta un mēs varam šādā veidā noteikt grauzdēšanas pakāpi, ja? Tātad sākotnēji mēs kafiju pieņemam, tad nosūtam uz attīrīšanu, tad mēs nosūtam uz bunkuriem, kur mēs uzkrājam priekš receptūrām, tad mēs padodam uz krāsnī, nocepam, no nocepšanas procesa mēs padodam uz glabāšanas bunkuriem, un tad tālāk vai nu uz malšanas bunkuriem, vai uz pupiņu pasēšanu. Tātad, ja mēs jau izpildām pasūtījumu maltā veidā, tātad atsevišķi tiek samalts, nosūtīts vēl uz citu uzkrāšanas vai glabāšanas vietu. Cik attīrīšanas iziet kafijas pupiņu? 3. 3 iekārtas darbojās un strādā, lai pupiņa būtu attīrīta un... Augstākā kvalitāte. Un tad šeit notiek pats fasēšana? Šeit notiek pats fasēšana, kur mēs pakojam vai kilogramīgās vai puskilogramīgās jau pupiņu pakas vai maltos iepakojumus, vakumu iepakojumā. Cik kilogramus jūs sapakojat dienā? 10 000. Cik tās ir paciņas? Tās ir 1000 paciņas. Ok. Dodamies parādīs man? Laižam. Uzglabāšanas bunkurs mēs vienlaicīgi šeit uzglabājām 8 kafijas šķirnes. Nograuzdējām šeit, padevām 8 šķirnes un kafija gaida savu pasūtījumu izpildi. Cik ilgi var stāvēt kafija? Mums stāvēt var gadu, bet mums te nekas ilgi nestāv, ilgāk par 2-3 dienām. Un tālāk tas viss tiek sapasēts iepakojumos, jeb plēvēs? Vai nu kilogramīgās, vai nu maltā veidā 500, 250. Kur tiek samalta viņa? Tad te padodās tālāk rekur uz Dzirnavā. Tātad Dzirnavas padodās. Kuru klients visvairāk prasa maltu vai pupiņas? Nu, mums tā īpatnība ir šobrīd pupiņas.
80%, 90% pupiņas, bet vispār tirgu, Baltijas tirgu, maltā kafija ir lielākā pieprasījuma. Parādīt, šobrīd konkrēti tiek ražota priekš itāļiem kafija, Italiano espresso. Es gaidu to brīdi, kad tur būs mana plēve. Cik daudz man ir jāpasūta kafijas dienā, lai tur būtu ielikta mana plēve? Nu, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi tev vismaz 100 kg dienā, ja tu spēsi tirgot, tad tev būs noteikti jāpāriet uz pilndruku, uz savu pilndruku plēvi. Ir kur augt? Tas nav tik grūti. Tu esi ļoti komerciāls cilvēks kopā ar naudu, ja tu izdarīsiet agrāk vai vēlāk. Es ticu. Un tālāk? Tālāk tātad mēs pakojam otrā pusē, varam ieraudīt gatavu produkciju. Tātad šeit ir dzirnavas maltās. Tātad no Hunkura rezervāta padodās uz dzirnavām, samaļam un šeit uzglabājās maltā kafija. Vai nu vienā veidā, vai nu redzi, mēs varam 3 šķirnes vienlaicīgi uzglabāt un arī viņus sajaukt, lai pēc tam tālāk padot uz iepakošanu vakuuma iekārtu, kas arī vienīgā Baltijā šobrīd. Vakuuma iepakojumu Baltijā izņemot mūsu noliktavā. Cik kvadrātmetru? 1500 kvadrātmetri gatavās produkcijas noliktavā. Katru dienu mums 5, 6, 7 mašīnas dienā pa 33 politēm ved ārā. Mūsu mīļotā un slavenā pupa un itāļu slavenā kafija. Tas nozīmē, nekas neuzglabājās, kā ienāk, tā aiziet. Jā, kā uzcepam, kā saņemam no rūpnīcas pasūtījumu gatavu. Faktiski viņa varbūt uz pāris stundām tiek sakrāmēta plauktos un iekrāmēta jau pasūtījuma mašīnās. Nu tad pasāst, kurš jums ir bestsellers, kuru jūs ražojat visvairāk? Bestsellers mums ir zaļā pupa. Mēs tirgojam viņu tik daudz kā nekad. Tieši zaļā, nevis brūnā? Tieši zaļā. Visiem patīk. 250 grami. Nē, kilograms. Okay. Jā, un 250 grami maltā veidā. Jā. Tas ir divi dažādi produkti. Ar ko šķirās zaļš no brūna? Ar sastāvu. Maigāks, spēcīgāks? Zaļais ir maigāks, brūnais ir nedaudz klasiskāks. Cilvēkiem es pēc garšo maigāks. Kā jūs darbojaties ar mārketingu? Vai, cik mīļš jautājums. Ko jūs darat mārketingā? Piesaistām aktīvas dāmas, aktīvas influenceris, veiksmīgus uzņēmējus savā nozarē. Nu, tā mēs iedvesmojamies un mēģinām kopēt un darīt kaut ko lietas labā. Dažus tiktokeristus mēs arī kopējām. Īstenībā šis mums palikās aiz kadra, bet es gribu padalīties no savas puses. Manuprāt, tā ir ļoti forša pieredze, ko daudziem ir jāzina. Jūs atvērāt rūpnīcu, jūs sākāt strādāt un attīstīties tajā. Un tas jau nav nekas nosodāms par to, ka jūs neesat strādājuši pie savu mārketingu, ka palielam visa informācija ir aizgājusi no mutes uz muti. Un tikai tagad esat sapratuši, ka klau, mums ir vajadzīgs mārketings. Precīzi. Tas nozīmē, jums vēl ir kur augt, un jūs, kad vēl piestrādāsiet pie tā, jo ja jūs varat paņemt tik lielus apjomus bez mārketinga. Mēs esam supermeņi. Bet nu skaties, Elīna. Tā kur vēl... Jūs būsiet Coca-Colas līmenī drīz? Redzi, te ir divi dažādi tirgi. Tev ir viens private tirgus, kur ir ļoti zema cena, un otrs tirgus, kur tev ir B2B segmentā mūsu produkti, kur ir specialty coffee. Tas ir cits tirgus un cita cena. Te ir jāsaprot, kuru klientu mums vajag. Ja? Jo, ja mums ir private klienti, mēs nespēsim jau arī šajās telpās modernākajā kafijas ražotnē izpildīt to pieprasījumu, kas mums ir. Nu, un te ir jautājums, tad mums vajag šo mārketingu vai nevajag? Es uzskatu, ka vajag. Mums ir savi ļoti veiksmīgi zīmoli. Laiks rādīs, kā mēs attīstīsim. Tad jums ir īpašnieks, kas ir Lietuvā, un tad jūs esat divi kopā partneri, un tu esi no Latvijas. Es esmu no Latvijas, un jā, divi lietuvieši. Divi brāļi ir no Lietuvas. Sveiciens lietuviešu partneri. Man patīkās, kāds teikti, kad viens pats tu neuzdrīkstētos likt iekšā šajā uzņēmumā un biznesā. Vari paskaidrot, kāpēc? Nu, zini, tas ir tāds... komandas darbs, jā. Nu, vēsturiski mani partneri ar kafiju uzsāka šo nozari. Mani viņi ieaicināja 2013. gadā. Viņiem bija šie pirmie soļi, šīs iestrādes. Nu, līdz ar to varbūt tīri dēļ arī
šīs uzticības, ko viņi mani izsniedza, jā, es droši vien viens nevarētu to darīt. Bet to ir super apzināties komanda, tā ir reāla komanda. Es esmu uzticams cilvēks un es ticu un redzu, ka labā kolektīvā un labā komandā var sasniegt vēl lielākus mērķus. Precīzi. Kas ir jūsu nākamie mērķi, ko jūs gribat paspēt vēl izdarīt šajā gadā, labi, nākamajā gadā? Tādi lielie nākamie. Nākamie gada mērķi, kā jau es minēju, apskates laikā ir vēlme uzbūvēt tipogrāfiju, lai mēs būtu ekonomiskāki un taupītu līdzekļus uz iepakojumu. Visticamāk, papildināsim grauzdēšanas krāsni esošajās telpās. Tad mums viņu vajadzēs arī nodarbināt, lai viņi strādātu. Mārketinga vakancīte ir atvērta. Jā, Lietuvas mārketinga vakance ir atklāta. Bet to ir super apzināties. Ir pie kā strādāt, tas ir forši, nevis man ir viss superīgi uzņēmumā, man viss rulē, man neko nevajag. Redz, Elīna, tu cik klausies Lietuvas tirgu, varbūt tu gribi nāc strādāt pie jums? Iekumpēties mums. Es padomāšu par šādu variantu. Jā, mēs labprāt izskatīsim. Kafija man ir tuvsirdī. Lieliski. Būtu ļoti pateicīgi, ja tu pievienotos mūsu komandai. Man ir sakari. Labi. Tas par to. Pēdējais jautājums ir, kā jums liekas, vai jums ir konkurenti Lietuvā? Lietuvā... Kas ir jūsu lielākie konkurenti, vai tādi ir? Jūsu tieši ražošanā? Lietuvā mums ir sadarbības partneri labi. Jā. Konkurenti, diemžēl, vai par laimi vairs nav. Tādā izpildījumā, kā mēs šobrīd dzīvojam, nav. Mēs esam spēruši nevis vienu soli, bet 3 soļus uz priekšu. Lietuvā, diemžēl, par laimi. Diemžēl neizmantosim par laimi. Jūs esat vienīgie, kas ražo tādos apjomos kafiju, grauzdē. Un tādā izpildījumā, jā. Neviens netaisa šādus iepakojumus, metāla iepakojumus, vakuma iepakojumus, maltā veidā. Tādus produktus neviens netaisa. Plus ekoloģija, kā jau es tev rādīju, filtri, attīrīšana, tas ir high level. Vēl tu biji minējis, ka jums ir ne tikai ražošana, ne tikai fasēšana, grauzdēšana, bet ir arī kafejnīcas. Sanāk, ka jūs kafiju var dzert? Jā, Lietuvā mums kafejnīcas ir zem zīmola Green Coffee. Uz to mēs vēl šodien aizbrauksim. Ja jūs redzat vārdu Green Coffee, zināt, ka tā ir tāpat kafijas banka? Precīzi. Latvijā mēs atzīstam zīmolu ar kafiju. Jā. Lietuvā Green Coffee. Cik tāda ir šopījums? Lietuvā mums šobrīd 6, bet nolēmām Lietuvā vairs viņus neattīstīt. Ļoti daudz darba prasa ražošana. Un bez tā visu mums vēl ir 3 kafijas šopi Amerikā, Amerikas Savienotās valstīs, Tampā. Tur arī ir maza neliela grauzdētāja. Jūs paši esat bijuši tur, jā? Es personīgi tur neesmu bijis, bet man tur ir biznesa. Šis man ir jāiemācās. Jā, ir jāiemācās. Tur mums ir Lietuvas pilsonis, kas dzīvo Lietuvā, kas ir pārvaldnieks. Bet dēļ tā, ka tas ir ļoti tālu, arī apsveram iespēju droši vien vai pārdot vai kaut kādu scenāriju. Ļoti tālu un viss bizness, ko tu nepieskati. Jā, es tev saprotu, par ko tu runā. Jā. Kādas ir ražošanas lielākās problēmas mēs solījām pastāstīt? Uz doto brīdi tās ir izēvielu trūkums, specifika ar izēvielu iepirkumu. Dēļ dabas īpatnībām, piemēram, robustas reģions Vietnamā nevar nodrošināt to pieprasījumu, kāds ir šobrīd pasaules tirgu. Kad sanāk, jums ir tik lieli iepirkumi, ka jūs netaisat sev lielus, kā saka, noliktavas, jums tas visu laiku aiziet ražošanā? Precīzi, jā. Pirmkārtām šobrīd nevar nopirkt tik daudz. Cik jums vajag? Cik mums vajag, un otra problēma ir cena. Jā. Pie šādiem lieliem iepirkumiem mēs arī skatāmies līdz biržas cenām.
Un ir dienas, kad mēs nepērkam, jo cena ir augsta un mūsu līgumi neparedz tādu pārdošanas cenu. Piemēram, man ar tevi ir līgums, jā, ir konkrēti norunāta cena, un tad pa lielam daļa tā, ka tev ir ļoti dārgs iepirkums, tu nevari pateikt klientam, klau, mums ir jāpaceļ. Droši vien varbūt mēs ar tevi vienotos, bet lielo klienta līgumi tādu, diemžēl, politika nepieļauj. Tur mums ir laicīgi jābrīdina, mēnesi, 2, 3. Ir milz problēmas šobrīd. Un neviens nezina, kā tā cena, kas vispār notiks, kā cena mainīsies. Cik saulaicīgi jūs zinat, ka jums ir jāiepērk? Jūs iepērkat nedēļu pirms tam vai jūs iepērkat pusgadu iepriekš? Nē, mēneši 2. Okay. Iepirkuma cikls ir 2 mēneši. To, ko mēs iepērkam šodien, mēs patērēsim pēc 2 mēnešu. Okay. Kādas ir vēl jūsu tādas lielākās problēmas, ar ko varbūt vienkārši pēdējā laikā saskārušies? Darbinieku trūkums. Ražošanā vai tieši kafejnīcās? Nē, baristas? Ražošanā. Jā. Tehniskie cilvēki, inženieri, elektriķi, jā, tādu trūkums izjūtam šobrīd. Es domāju, ka jums ir vajadzīgs mārketinga cilvēks, un mārketinga cilvēks arī atradīs jums darbinieks. Elīna, paldies tev par tavu uzstājumu. Es saku, kā ir. Mums vajag mārketingu Lietuvā. Starp citu, mēs bijām pieņēmuši Latvijā 2 mārketinga meitenes, TikTok mūsu skatītāji jau zina, bet viņas nedara to darbu, ko vajadzētu izdarīt. Es ieteiktu no savas puses nevis vienkārši filmēt video rullīšus un laist, bet reāli cilvēku, kuram ir plāns, kā iziet uz tādu tirgu, kā iziet uz tādu tirgu, kuru uzrunāt, kas strādās, kas nestrādās, lai jūs varētu paplašināties, jo viss jau neslēpjās tikai TikTokā un Instagramā. Tam arī ir ļoti liela nozīme, bet ir arī daudz citu mārketinga veidu, kā var attīstīties arī e-pasta mārketings, kurš izrādās jums nav. Ir, bet ļoti zemā līmenī. Pagājušā nedēļa pirmais e-mārketings tika izsūtīts. Tiekamies nākamgad, gribēju teikt. Jā, mums ir paredzēts 2 e-mārketinga mēnesī. Opiņā! Es izsūtu 3 dienā. Tieši jā? Jā. Mēs nolēmām, ka 2 mēnesī būs pietiekami. Jums ir vajadzīgs mārketinga cilvēks. Labi, runāsim tālāk. Kāds ir jūsu klients? Raksturo mazlietiņu. Mūsu klientus var sadalīt 2 daļās. Komerc klients un privātpersonu klients. Kāpēc cilvēks izvēlas tieši jūs? Tam dēļ, ka mums ir augstas klases kafijas pupiņas, plus mums ir kafijas dažādība. Mums ir liels sortiments un mums ir vienmēr klientam, ko pielasīt. Ja viņam negaršo vienu garšu, mēs viņam varam atrast ar ko aizstāt. To es novērtēju. Un kafijas garša ir īpaši to, ko jūs taisat kā barista, kad nāk ārā no tiem automātiem, ko katram individuāli uztaisa. Nevar pielīdzināt nevienai kafijai Rīgā, ko esmu dzērusi. Un es esmu kafijmāns. Paldies tev, Elīna. Tāpēc arī mums klients ir zinošs. Jā, īstenībā tas, kurš kafiju tik ļoti daudz nepatērē vai nevar atšķirt to specifiku, nenovērtēs to. Jo, piemēram, mans tētis, tā ir tiešām godīga atsauksme. Viņam ir 52 gadi. Viņš kafiju dzer 5 tasītes dienā. Viņš ir izmēģinājis visa veida pupiņas. Un viņš pasaka, mīļā, es dzeršu tikai tavu kafiju. Tāpēc, ka viņi ražot kafijas bankā. Lūk. Speciality kafija. Un ja es viņu vēl aizvestu šo tasīti padzert, viņš noteikti novērtētu. Kāds ir jūsu mērķis? Pavisam vienkārši. Kafijas bankas kafija ir jābūt katrā mazā lielā veikalā. Ofisā, mazā ciematiņā, lielveikalā, mājās. Vienam bezalkoholisko dzērienu ražotājiem bija moto. Ja veikals atrodas purvā, kur nav ceļa, mēs uzbūvēsim ceļu un atvedīsim savu preci. Savu kafiju. Mūsu mērķis nonāk līdz tevī, līdz katram ofisam, līdz katram veikalam. Droši sazinies kafijas banka, garšīgākā kafija pilsētā. Elindī ražo kafijas bankā. Kur mēs varam izdzert tasīti ideālākās kafijas bankas kafiju? Mēs tikko bijām ražotnē. Kā mēs redzējām, tur bija ražotnes salons un tirdzniecības centrā Akropola. Mums ir kariete, kurā var izdzert garšīgāko kafiju Kaunijā. Viņi atrodas pie lielās milzīgās egles un, teikšu godīgi, viņi tik ļoti piestāv. Viņa ir grandioza. Es tev nevaru nepiekrist. Šādus objektus, diemžēl, vairāk Vācijā neražo, jo
ražošana piespiedu kārtā bija jāpārtrauc. Mēs arī varam doties uz vēl kādu vietu, kur arī ir kafija. Jā, kafijas bankai zem nosaukuma Green Coffee ir 2. stāvā kafijas studija. Dodamies. Kur mēs atbraucām? Mēs joprojām atrodamies Green Coffee, tirzniecības centrā Akrapola, 3. stāvā, garšīgākā kafija Kaunijā, Akrapola. Cik šādas vietas jums ir vispār Lietuvā? 6. Un ar to jūs arī apstāsieties? Mēs laikam apstāsimies, jo mani kolēģi ļoti daudz laika velta tieši ražošanas procesam. Jā. Tirgi mums ir atšķirības ar Latviju un Lietuvu. Un Lietuvā, acīm redzot, ar kafejnīcu attīstību zem nosaukuma Green Coffee mēs apstādināsim. Cik daudz darbinieku vispār ir zem kafijas bankas? Zem kafijas bankas Lietuvā strādā 49 cilvēki. Un ražošana ir tādā masā, un to ir iespējams darīt tikai tāpēc, kad ir tik automatizēta ražošana. Vai ne? Jā? Skaties, mēs jau runājām, tātad modernākā kafijas ražotnē vienlaicīgi strādā 6 darbinieki. To es pamanīju. Un tā, kas ir mazāk moderna, tur strādā 29 cilvēki. Tad redzi, kāda atšķirība ir starp ražošanas procesiem. Teiksim, vecajā ir tik daudz, tāpēc, ka ļoti daudz roku darba. Jo mazāk roku darba ir tehnika, kas to paveic cilvēku resursu vietā. Cik kopā vispār tev ir sanāk kafejnīciņas? Lietuvā tādas ir 6, Latvijā ir 4, Amerikā 3, Dubajā 1. Wow! Tas ir numur 1, kas gribēju pateikt. Un tā tava jaunākā, kas ir, tā ir atvērta plazā. Rīga plaza? Teika plaza. Teika plaza. Latvijā mēs, domāju, vēl attīstīsim šo mazumtirdzniecības ķēdi zem nosaukuma Kafijas banka. Mēs strādājam dažādos redzējumos, jo tas, kas strādā Latvijā, nestrādā Lietuvā, un Lietuvā, kas strādā, nestrādā Latvijā. Es tev nevaru nepiekrist. Pilnīgi divas, it kā valsts. Starp citu, jā, tu taču arī esi jau to cenšamies iet Lietuvā, jā, pamanījis. Pilnīgi dažādi. Pilnīgi dažādi. Mentalitāte savādākā, kritēriji savādāki, darba attieksme savādākā. Kur labāk? Kur vieglāk? Nav viegli nekur. Šeit ir savas grūtības, un Latvijā ir savas grūtības. Bez darba nekas nenotiek. Vai tu otrais parakstītos šo visu? Es nožēloju, ka es neparakstījos uz to ātrāk. Ar šiem zelta vārdiem arī mēs beigsim. Un trauki plīst uz laimi.